sākšu uzreiz, varbūt ne pa spēli, bet pa pašu pirmsspēles, tomēr laikam, Latvijas virslīgā tas nav. Maniem varbūt kādam uzskata, ka virslīgas komandas atbrauc un mēs stundu pirms spēles mums nav ģērbtuves, mēs kaut kur skolā, kur mēs te staigājam, mums saka, ejiet ārā, ejiet prom, Bet nekādā gadījumā tas nav iemesls, kad mēs zaudējām spēli, ja. Pa pašu spēli, mēs iesākām spēli ar rezultātu 0-1, 41. sekundē, diemžēl tā ir katastrofa. Nedrīkst, ja cilvēks skrien ārpus laukuma prom no vārtiem un viņi gāž nos, tā ir bērnu kļūda, es uzskatu, tas izgāz visu mūsu, teiksim, спелс gaitā mēs varbūt плануем спēlēt. Думаю, что может и повлиял на игру первый гол быстрый, когда на первой минуте заработали пенальти, забили. Но мы знали, что трудная будет игра. Думаю, в целом по моментам, по всему мы должны были выиграть, хотя в самом конце Металлург смог сравнять. Но главное теперь у нас то, что 4 основных игрока травмированы. Вот это самое главное. Главное, что побыстрее они выздоровели, такие травмы, и Томашаускас, и Галкевич, и Вилюлис, и Карклинш, и Томашаускас очень хотел сыграть против своей команды. Но на игре все бывает, травмы такие. Доволен победой. Думаю, 4-5 этих игр первых и определит, на что способна команда в этом году. Es vēlreiz saku, mums bija pavisam cits plāns spēlēt, no aizsardzības. 0-1 mums bija jāpārkārtojas. Mēs tomēr gribējām teritoriju atdot viņiem, bet mums laika nemaz nepietika atdot to teritoriju. Es saku vēlreiz 41. sekundē ielaižot golu, un tur tas atkal apjukums. Un, diemžēl tas nav mums pirmo reizi, mums tas ir pirmajā spēlē metu, mēs 12 minūtes guļam kausā ar Skonto, mēs pirmie ielaižam 15 minūšu laikā 12, Tad kaut kāda mums problēma psiholoģiski laikam, čaļiem ir, kad bailes no tām pirmām 10-15 minūtēm, nezinu. Līdz ar to arī ļoti grūti mums bija pārkārtoties pašiem, teiksim, iziet ātri no aizsardzības uzbrukuma. Bet Liepājas Noturgs ir komanda, kas sastāv no vairākiem pavisam jauniem futbolistiem un arī savukārt ļoti pieredzējušiem futbolistiem. Tad vai no tevis teiktā var secināt, ka šie jaunie futbolisti nav pirmajās minūtēs gatavi, jo man grūti iztēloties, ka pieredzējušie nevarētu tur Zirnis un Solodīcins. Es negribētu, mums jau nav dalīti tur pieredzējušie jaunie, mums jau nav tenis, mēs viens uz vienu nospēlējam un tu pats atbildi. Mums ir iziet laukumā 11, plus treneri, plus kas rezervē, mums visiem par to jādomā. Un es nedomāju, ka tas ir, jauno kaut kādu bailes, ne veco. Tas ir tīri psiholoģiski visai komandai. Mums tā problēma ir jārisina un jātiek pāri viņai. Я всегда славилась, она очень хорошо подает стандарты, и хорошо играет головой, у них отлажено есть 3-4-5 таких моментов, и мы играли дружескую игру в манеже, там они могли за 10 минут 5 голов забить. Это пока не в порядке, не все, но я считаю, что в целом команда должна обороняться лучше, в целом. Если в целом будет лучше обороняться, значит и в защите будет легче играть. Я думаю, Гребец цеплялся за мячом, сделал пенальти. Он сегодня сыграл хорошо. Сурач вышел, но имел тоже пару моментов, но честно, очень индивидуально играет пока. Недавно приехал, 2 недели. Так что пока, он такой, не командный игрок пока. Надо ему каждый день говорить, что больше сегодня было 2-3 момента, когда мог пас быстрее дать. Все хочет один. Так что. Но хотя бы вышел сегодня, тоже обострял игру. Так что. Protams, mēs apzināmies, ka Rīgas Daugava ir ļoti spēcīga.
futbolisti, teiksim, savākt ļoti augsts, ja, līmeņi. Un, kad skatoties, mēs skatījāmies arī spēli pret Daugavpils, kur viņu Daugavpilī nedeva centrā nekādas šansas, ja. Daugavai novedām, mēs arī tam gatavojamies, lai tomēr mums būtu kaut kādas iespējas. Diemžēl laikam viņi arī mums liedz centrā darboties, uzreiz mums, teiks, pārkoda visu to, ja. Nu, centāmies, vēlreiz mums tā komanda visas gadus Liepājā ir bijis kaut kāds tur kodols pieredzējis, tagad mums tā iet tā maiņa, un mēs nevaram atļauties ar, teiksim, komandām, kas cīnīsies par medaļām, izbraukumā spēlēt uzbrukošo futbolu. Uz kuru spēlētāju rēķinu jūs vēl varat uzlabot savu sniegumu, vai Savaļnieks Afanasjovs, vai viņi ir pilnībā gatavībā, vai viņi vēl var to veselību, savu formu uzlabot, kā tas izskatās, vai ir jums progresa iespējas sastāvas ziņā un arī spēlētāju formas ziņā? Tāpēc jau mēs strādājam, lai futbolisti katru dienu progresētu. Ja? Ja viņi neprogresē, ja viņiem līmenis paliek vienā, nu tad nevar ne par ko cīnīties. Ja? Un tie paši pieredzējušie čaļi, viņi arī progresēs, ja viņi kārtīgi izliekās maksimāli treniņā par 100%. Un tad viņi arī spēlēs labāk spēlē. Ja? Viņam būs spēka, skriet nevis 15 minūtes, bet viņš varēs noskriet visas 90, 93, cik vajag. Ja? Un pa jauniem, nu, protams, ka viņiem tikai jau tas viņiem jābūt tas asinīs, viņiem jātrenējās, ja viņš grib tikt spēcīgākā čempionātā spēlēt. Ja? Karjeras augšanai, изласē, ну, tad viņam ir jāspēlē un jāpierāda un jātrenējās. Ну, я пока не думаю так, что слабее, сильнее. Я посмотрел, там 6 команд очень ровных в Латвии, чемпионате, Спартак, и все это, может, очки, может, там 2, может, там последние какие чуть-чуть, а так, ну, пока только чемпионат начался, если первый круг закончен, тогда можно что-то говорить. А теперь, думаю, могла следующая игра, следующая со Спартаком, здесь главная игра наша. Вот. Какие вы игры посмотрели, какие команды вам понравились? Ну, я везде, даже в Литве, может, рассердились ко мне, потому что я сказал, что общие 6 команд, у нас 3-4, так вроде бы более-менее, это хорошая команда, Žalgiris, Экрана, Сисудова, а так эти, ну, в этом году Атлантас еще, как пришел Константин Сарсаниев, а так эти послабее, а здесь 6 команд сильных, ну, сильные легионеры, сильные, одна, может, команда Liepāja играет со своими, но очень хорошие, молодые. Видно, вот вышел молодой этот Иковник, просто видно, что он супер талант. Так что это очко одно здесь хорошо, но это чемпионат только начался, можем там на другую, третью игру все разбросать. И мы ничего не думаем, думаем о следующей игре, задачи нам таковой как нету. Чемпионате, чтобы занять там такое, пока ничего не было. Говорит, играйте первый круг, а потом будем смотреть.